Esiet sveicināti! Šajā video jūs varēsiet pārbaudīt gan savas matemātikas zināšanas, gan arī savu erudīciju. Sāksim ar vieglāko uzdevumu. 15 metrus dziļā bedrē sēž gliemezis, kurš izmisīgi grib tikt ārā no bedres. Dienas laikā gliemezis var uzrāpties pa bedres sienu uz augšu par 3 metriem. Savukārt nakts laikā, kad gliemezis iemieg, tas noslīd uz leju par 2 metriem. Cik dienas gliemezim būs nepieciešamas, lai izkļūtu no bedres? Atbilde. Gliemezim būs nepieciešamas 13 dienas, jo 13. dienas rītā tas atradīsies 12 metru augstumā, bet 13. dienas vakarā tas sasniegs 15 metrus dziļās bedres augšu un izrāpos no bedres. Otrais uzdevums. Jums ir 8 baterijas. 4 no tām ir uzlādētas, bet pārējās 4 pilnībā tukšas. Lai televizora pults darbotos, tai nepieciešamas 2 uzlādētas baterijas. Gan tukšās, gan pilnās baterijas ir iemestas vienā traukā, un tās pēc izskata ir vienādas. Kāds ir minimālais bateriju maiņu skaits, lai pults 100% sāktu strādāt? Viena bateriju maiņa ietver 2 bateriju ielikšanu pultī un pārbaudi, vai pults darbojas. Atbilde. Lai būtu 100% pārliecinātam, ka jūsu pultī abas baterijas ir uzlādētas, būs nepieciešamas 7 bateriju maiņas. 8 baterijas ir nepieciešams sadalīt 3 grupās, 2 grupas ar 3 baterijām un 1 grupa ar 2 baterijām. Tādā gadījumā vismaz vienā grupā noteikti būs 2 uzlādētas baterijas. Grupām, kas sastāv no 3 baterijām, ir iespējamas 3 bateriju kombinācijas, ko ievietot pultī. Savukārt grupai, kas sastāv no 2 baterijām, ir iespējama tikai 1 bateriju kombinācija. Tādējādi kopumā iegūstam 7 bateriju maiņas. Trešais uzdevums. Nakts vidū ģimene no 4 cilvēkiem stāv dziļas upes krastā. Viņiem steidzami jātiek pāri upei, lai viņus nepanāktu vilki. Neviens no ģimenes locekļiem nemāk peldēt, bet pāri upei ir uzcelts nestabils tilts. Lai tas nesabruktu, vienlaicīgi uz tā var atrasties tikai 2 cilvēki. Uz visu ģimeni kopumā ir tikai 1 lukturis, bez kura nevar šķērsot tiltu, jo tajā ir daudz nestabilu un pusabrukušu dēļu. Tēvs var šķērsot tiltu 1 minūtē, māte 2 minūtēs, bērns 5 minūtēs, bet vectēvs 10 minūtēs. Vilki būs sasnieguši upes krastu pēc 17 minūtēm. Kā ģimenei tikt pāri tiltam, kamēr vilki nav sasnieguši tiltu? Atbilde. Pirmie tiltu šķērso māte un tēvs. Viņi to paveiks 2 minūtēs. Tālāk tēvs ar lukturi atgriežas atpakaļ. Kopumā būs pagājušas 3 minūtes. Tālāk tēvs atdot lukturi vectēvam un bērnam, lai tie šķērsotu tiltu un pats paliek krastā. Kad vectēvs un bērns būs šķērsojuši tiltu, kopumā būs pagājušas 13 minūtes. Tālāk lukturis tiek nodots mātei un viņa atgriežas pie tēva. Tādējādi kopumā būs pagājušas 15 minūtes un atlikušas vēl 2 minūtes, kuru laikā māte ar tēvu laimīgi šķērsos tiltu līdz vilku atnākšanai. Ceturtais uzdevums. Tagad pamēģiniet atrast sakarību starp šiem skaitļiem un izdomāt, kādiem skaitļiem jābūt jautājuma zīmju vietā. Atbilde. Lūk, kādiem skaitļiem jābūt jautājuma zīmju vietā. Pirmos 4 skaitļus jūs droši vien ātri atradāt. Tos var iegūt izmantojot šādas formulas. A reiz B un A reiz C. Savukārt pēdējos 2 ciparus var iegūt izmantojot šādu formulu. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet ielikt patīk un abonēt mūsu kanālu, lai nepalaistu garām jaunus video. Uz drīzu tikšanos!